Sveiciens visiem! Esmu Mikls. Kā beidzas šī diena, un tūlīt rietēs saule, beidzas arī šis konkurss. Šī ir man pēdējā recenzija. Bet šodien es stāstīšu par Feldhausa grāmatu Patiešām traki. Šajā grāmatā ir stāstīts par Janu un viņa ģimeni, un kā viņi dodas savā sliktajā auto ceļojumā uz Itāliju no Hamburgas, Vācijā. Janam ir sapnis dabūt iPadu. Tā ir planšeta. Daudzi to zina. Tātad viņa lielākais ienaidnieks Henriks dabūja planšeti. Un grāmatas beigās viņš viņam nevis atdeva to, bet aizdeva. Man šī grāmata patika, un grāmatas aizmugurē ir rakstīts, ka šī ir 9+ grāmata. Grāmata par to nemelo. Šajā grāmatā ir daži slikti vārdi. Bet kopumā šī grāmata ir laba. Šo grāmatu es iesaku tiem, kuriem ir vairāk nekā 9 vai 9 gadi, un kuriem patīk smieklīgas grāmatas. Noslēgumā es vēlos pateikties visām bibliotēkām un laipnajām bibliotekārēm, kas man aizdeva šīs grāmatas, kas man nebija, kā arī Zvaigznei ABC, kuri izveido šo konkursu, un arī manai ģimenei, kura mani atbalstīja. Tiksimies atkal citā lasīšanas stāstē.